kā tad norit transformācijas spēle, kāda ir tās gaita un ko no tās var iegūt. Protams, pašā sākumā mēs ierodamies uz spēli ar savu nodomu, ar kaut kādu dzīves jomu, situāciju, lietu, ko mēs savā dzīvē vai nu vēlamies atrisināt, vai kurā vēlamies dziļāk iedziļināties. Tas var būt attiecības ar kādu no vecākiem vai bērniem, kāda miedarbība. Tie var būt darba jautājumi, tas var būt saistīts ar partnerattiecībām, ar pašvērtējumu, ar sevis mīlestību, ar kādu resursu, kuru tu vēlies izzināt sevī, ko man labāk izcelt, ko man labāk darīt, lai es justos dzirkstošāk un tam līdzīgi. Svarīgi ir tas, ka mēs sākot spēli zinām tādu salīdzinoši īsu, bet precīzu afirmācijai līdzīgu nodomu. Piemēram, es mīlu sevi. Šī spēle palīdz izcelt ārā arī tos blokus, kas ir noglabāti mums dziļi zemapziņā. Tāpēc sākumā mēs ņemam šo te zemapziņas aploksnīti un pēc kārtas ejam cauri šīm te kartiņām, kas viena no tām ir setbacki, kā šķēršļi mūsu dzīvē, attiecīgajā tēmā. Tātad nākamais solis, ko es darītu, es ņemtu metamo kauliņu, ņemtu šo te konkrēto kāšu kavu ar konkrēto tēmu un ar savu nodomu galvā mestu kauliņu 6. Tātad es piepildītu savu zemapziņas aploksnīti ar 6 kartiņām, kas ir saistīts ar šķēršļiem, kas ir saistīti ar manu nodomu, ko spēles laikā man būs iespēja izvilkt ārā no savas zemapziņas. Jeb spēle palīdzēs atspoguļot, kas tad man tur ir iekšā no tik ļoti daudzām opcijām. Un vēl bez tā mēs piepildām arī šo te savu zemapziņu ar tādiem atspoguļojumiem, kā dzīves ieskats, kas parāda reizēm tādas, pat tādas skaistas lietas no dzīves, jo nav jau tā, ka mūsu dzīve ir viss vienos šķēršļos, viss ir slikti. Nē, te ir svarīgi, ka mums ir arī resursi, ka mums ir arī atgādinājumi, ka hei, šitas tev izdodas, tas tev sanāk, to tu vari pielietot, lai izdarītu šo te. Un arī tas ir mūsu zemapziņā līdzīgā veidā, mēs to iepildam iekšā. Un vēl mums nāk šis te atbalsts savā veidā no visuma caur eņģeļiem, kas arī atnāk ar tādu atbalstošo enerģiju, tad un tik daudz, cik tas ir attiecīgajā nodomā paredzēts. Tad, kad zemapziņas aploksnīte ir piepildīta, tad mēs paņemam savu akmentiņu, ar kuru mēs asociēsim sevi visu šo spēles gaitu un noliekam spēles centrā. Tur ir tāda pielīdzināma aina tam, kā ir, kad es vēl neesmu sazemējusies, ka es vēl neesmu piedzimusi savā ķermenī, bet kad es vēl esmu tikai dvēseles plānā un esmu izvēlējusies šo te nodomu, piemēram, es mīlu sevi, ja, un tad aploksnīti pilda, kauliņš vietā, intuitīvi izvēlos un atkal metu metamo kauliņu un eju uz priekšu pulksteņa rādītāju virzienā tik daudzas reizes, cik es esmu uzmetusi. Un, ja es uzkāpju uz lauciņa, uz kura ir uzzīmēts eņģelītis, tad tas nozīmē, ka es varu piedzimt. Bet vai tad tas vienmēr notiek ar pirmo reizi? Nu, nē, vai ne? Un tas, ko es esmu novērojis, ja cilvēki ilgstoši tur ņemās pa to augšu ar to savu nodomu, tas var nozīmēt, ka tas nodoms ir nedaudz jāpielabo, ir tomēr nedaudz jāpiedomā, kāpēc es ar šo nodomu nevaru piedzimt. Līdz ar to tas ir vēl tāds brīdis, kad var vēl paskatīties, ja? Un ļoti bieži ir tā, ka cilvēks tur pamaina kaut kādu niansi, pieliek kādu vārdu klāt, kaut ko ierauga tajā visā procesā, saprot, un pēkšņi, jā, viņš piedzimst. Un kā tad notiek šis te piedzimšanas process? Katram ir tāds savs spēles lauks tālāk, un pēc uzkāpšanas uz šī te eņģelīša tad arī mums nāk tas mūsu sargeņģelis, kas mūs pavada uz šo iemiesojumu, ja? Un katram nāk arī savs tāds vārds, jeb asociācija, kādam tas var būt maigums, kādam skaidrība, kādam tas var būt humors, kādam tas var būt paklausība un tam līdzīgi. Tas būs svarīgi atkal tieši saistībā ar esošo nodomu, tāda kā enerģija, kas visu spēli tev atbalstīs. Ja? Tad es to nolieku šeit, tā lai es redzu, un tad attiecīgi metot spēles kauliņu, eju tālāk, pa dažādiem lauciņiem virzoties, saņem dažādus uzdevumus. Daži man aicinās palīdzēt citiem, daži man aicinās būt pateicīgai, daži man dos brīnumus manā dzīvē, daži būs tādi, lai atspoguļotu manus šķēršļus, citi būs tieši tādi, lai atkal parādītu dāvanas. Bet tieši piedzimstot, mēs saņemam arī tādu kā
dzimšanas apliecību, jeb fiziskā plāna kartiņu. Un tas uzdevums, lai tiktu tālāk pa šo te spēli, mums ir jāizpilda šī kartiņa. Šeit te tādi 4 kā apzinātības lauciņi, jādabona viena servisa kartiņa, un attiecīgi, kamēr mēs to darām, tad mums parādās visādas mazās nianses par mūsu tēmu attiecīgajā plānā. Vēl kā var tikt uz nākamo līmeni, ir arī sakrājot 3 eņģeļus. Ir vai nu jāizpilda viena vai otra daļa, bet par to nav jāuztraucās, tāpēc, ka tad, kad mēs esam uz vietas, tas viss ir skaidrs, es to izvadu cauri. Svarīgi ir zināt, ka tas pirmais, ar ko mēs sākam saņemt atspoguļojums, ir par fizisko plānu, kas ir saistīts ar visu matēriju, ar mūsu ķermeni, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo bieži liekas cilvēkam, nu kā, man taču fiziskajā plānā, man taču ir jāstrādā, man ir jāiet uz tādu darbu, man ir jādara šitas, vai man jau nav tāds ķermenis, man nav laika un tā. Un šī spēle tieši palīdz ieraudzīt, kur tad ir tas izaicinājums tev konkrētajā jomā. Un bieži ir tā, ka fiziskais plāns tur viss ir kārtībā, patiesais izaicinājums var slēpties emocionālajā, mentālajā vai citreiz arī garīgajā plānā. Protams, kādreiz arī fiziskajā, tāpēc te vienkārši atspoguļo, kur tad ir jāpievērš vairāk uzmanība. Daļa spēles man ir angļu valodā, šīs kartiņas es palīdzu izskaidrot, viņas nav tik daudz, bet šīs te īpašības, kā apzinātības, man ir iztulkotas latviski, tāpēc tev nebūs baigi tur jāuztraucās, ka tu kaut ko īpaši varētu arī nesaprast un tā. Un, piemēram, te pie fiziskā plāna var nākt tādi atspoguļojumi, kā piemēram pabeigšana, iespējams cilvēkam piemīt spēja pabeigt lietas. Un tas ir jāņem vērā tāds kā noturība, kad ir īstenībā, lai kā neliktos, kad kaut kur sanāk noturēties, iespējams, kad ir tā, kad noturība tev ir kā resurs. Tāpat tās arī turība, bagātība var nākt, ja tev kādreiz liekas, ka kaut kam tev nav nauda, tev parāda ne īstenībā finansēs, un tajā plānā tev viss ir kārtībā. Varbūt tev ir fiziskajā ķermenī īstenībā dzīvīgums, kas ir resurs. Un tad ir arī tie jautājumi, kā es varu pielietot šo dzīvīguma resursu, lai īstenībā pilnveidotu, uzlabotu kaut kā šo te savu dzīves jautājumu. Bet tie ir tikai daļa no tiem resursiem, tāpēc, ka, protams, ka tur var nākt arī setbacki, kas ir šķēršļi un parādīt dažādas nianses par to, kā tad šis plāns izskatās. Tad, kad viņš ir pabeigts, mēs līdzīgi ejam cauri arī emocionālajiem plānam, kas vairāk būs saistīts ar dažādām jūtām, kā piemēram atvērtība var būt cilvēka resurs, arī emocionālā pārpilnība var būt tā resurs, sirsnība, humors. Nu, skaisti vai ne? Skaisti arī, ka mēs varam dzirdēt tik daudz labas lietas par sevi un tā. Citam atkal būs mentālajā plānā dažādi resursi, citam garīgajā, bet atkal resursi uz ko? Uz attiecīgo nodomu, ja? Un, piemēram, tādā gadījumā, ka mīlēt sevi, ja, tur var parādīt, piemēram, fiziskais plāns, tik smieklīgi, kā, kad ir jākustās, ja vairāk, vai ka tur ir jāsakārto kaut kāda lieta, vai, piemēram, var atnākt kāds šķērslis, kas var parādīt. Piemēram, varbūt tā ir tā, ka fiziskajā plānā ir neizlēmība. Un tad cilvēkam skaidrs uzreiz, ja es fiziskajā plānā ātrāk veikšu lēmumus, un lai to izdarītu, es varu pielietot savus esošos resursus, tad tā mana lieta aizies uz priekšu, ja? Daudz ātrāk un vienkāršāk, jo tur ir tā esence, ka bieži mēs domājam, ka tā problēma ir tajā vietā, kur patiesībā viņa nav. Un šis process ļauj noskaidrot, kur tad ir tas šķērslis, kur tad es vēl turos, ja? Kas tas ir, kā to izdarīt, jo viņa tik ļoti interesanti ar tik daudzām mazām lietiņām atnāk un pabaksta, un kas man patīk visvairāk aicina pašam saprast. Jo, protams, mums ir daudzas prakses, kur kāds nāk un stāsta priekšā, ja, ko man darīt, kā man darīt, bet tad, kad es pati apsēžos, ieraugu to savu procesu, jo arī no paša procesa var mācīties. Tieši tad manī kaut kas var noklikšķēt tā, ka, no rīta es vairs pamostos pilnīgi ar savādāku redzējumu uz dzīvi, uz sevi, un ir notikusi tā transformācija, jo mēs spēlējam vairāk cilvēki, ja, un otra process ir arī mans process. Iespējams, es eju cauri sevis mīlestībai, bet otrs iet attiecībām ar mammu cauri, vai savai realizācijai, vai kaut kādai brīvības sajūtai un tā. Un parasti tas ļoti, ļoti skaisti saspēlējās, jo ir arī kaut kādi brīži, kad ir nedaudz miedarbība vajadzīga, un lai tiktu tālāk šeit spēlē, vai ir dažādi lauciņi. Un tad tie momenti var tiešām nākt arī caur citu pieredzi, tāpēc, ka, otrā redzēt vieglāk nekā sevī, vai ne? Tā, es jau varētu par šo stāstīt daudz un daudz, bet visforšākais ir pieredzēt.
kas vēl ir tāds īpašs te. Mums spēlē tiek dot iespēja iepazīt arī sāpītes, jā. Sāpītes mēs saņemam no šķēršļiem, un tad mums tiek dota iespēja arī palūkot, kā tad ir virzīties tālāk pa dzīvi, tad, kad mēs ejam ar sāpēm, ja? Tad, kad mēs esam izdomājuši, ka nē, mēs turēsimies un mums jāvelk, un tā kā dažādos aspektos, dažādās laika līnijās, kā, kurā brīdī, kas notiek, kādas atziņas, tā ļoti, ļoti dziļi dzīvi, tāpat laikā ir iespēja arī saņemt visuma atgriezenisko saiti par kādu savu situāciju, kas reizēm ir tādas ļoti gaišas un superīgas un bums pavērš visu spēli uz augšu, un citreiz tas visam tomēr parāda tur, kur ir tā sāpīgākā vietiņa, ja. Piemēram, citreiz mēs tajā visumā neklausamies, kā te arī rakstīts, un tad mums ir jāpaņem vēl viens šķērslis, un katrs šķērslis mums nāk ar sāpītēm, un tur tik dažāda tā miedarbība un tā, bet tas būtiskākais ir tiešām, ka es paņemu to konkrēto tēmu, kas man rūp šobrīd visvairāk, un es izēju cauri visos līmeņos, beigās veicot secinājumus par katru no tiem un izvirzot sev kaut kādus jau konkrētus uzdevumus tālāk savai ikdienai, savām darbībām, kā es varu, kas man reāli ir jāveic, jā, un tas ir viens, otrs ir tas iekšējais jau, kas ir jau noticis tajā pašas spēles procesā. Un spēle pat par sevi ir gara, jo viņa vienkārši ir gara, tīpaši ir vairāki cilvēki, protams, viņi var izspēlēt citreiz 4 stundās, citreiz 8 stundās, tāpēc es arī no pieredzēm viņu vadot, esmu izveidojis to telpu, ka mēs satiekamies uz vienu arī nakti, teiksim tā diennakti, ka mēs varam ļauties tai spēles gaitai, nedomājot, ka man kaut kur ir jāpaspēj, ka šitā spēle jau ilgst par ilgu, un varbūt mums ir jāatpūšās, bet nav laika, un tā, ka mēs varam iesākt, papusdienot, atgriezties, paņemt laiku, un galu galā pašās beigās ieiet izsalīties arī pirtiņā, kārtīgi izgulēties, no rīta piecelties un vēl pārdomāt pieredzēto, un arī doties kopējā kristāla trauku meditācijā, pabrokastot kopā, un tad, kad jau tas viss ir tā iesēdies līdz kaulam, ja, tad arī doties mājās savā pasaulē, savā pieredzē.